Vairākus gadus mūsu pilsētā notiek Ziemassvētku rotājumu vērtēšana un čaklāko mājasēmnieku godināšana. Vārds apsveikumam mūsu domas izpilddirektoram Jānim Geibam. Prieks novada domas vārdā jūs apsveikt jaunajā gadā. Kā redzat, jaunais gads sākās ar labu un kārtīgu salu, tāpēc mājīgumu, siltumu jūsu mājokļos, sirdīs, un lai jums arī tā kā pagājušā gadā, pošot savus mājokļus un pilsētu, bija laiks, lai arī šajā gadā jums ir vienmēr atliek laiks gan sev, gan ģimenei, gan pārunām ar bērniem, ar mazbērniem, jo laiks, kā izrādās, tomēr arī ir vislielākā dāvana. Vēlreiz liels paldies, ka jūs piedalījāties. Jūs varēsiet arī nākošais gads, tas ir šī gada beigās, piedalīties šajā akcijā un sapost mūsu pilsētu. Nu, varbūt arī iesaistīsim, mēs pagājušajā gadā tā solījām iesaistīt novadu drusku klāt. Laikam šoreiz neizdarījām, bet mēģināsim pavilkt arī kādu no novada, no pagasta ļaudīm, jo arī tur dažās vietās tiešām bija skaisti sakotas. Arī mūsu Ziemassvētku egle pilsētas laukumā izskatījās ļoti skaisti, gaiša un svinīga. Un tāpēc arī laikam tas iedvesmoja pilsētniekus, un daudzas mājas bija ļoti godam sagatavojušās. Un cik viegli bija izvērtēt, kuras būs lielās balvas ieguvējs, vislabāk zinās stāstīt
arī komisijas priekšsēdētāja un būvvaldes vadītāja Ineta Danovska. Es atceros pirmajos gados, kad vēl tik tur kāds kaut ko mēģināja, kaut ko uzdrošinājās darīt. Tad tagad, ejot pa pilsētu, redzot daudz stāv mājās, kad katrā lodziņā ir kāda gaismiņa, ir vienkārši ļoti priecīgi un silti ap sirdi. Un kad privāti mājas ir sakoptas, skaistas, katrs ir ielicis savu dvēselīti iekšā, ne tikai ar lampiņām, bet viņš ir gājis uz mežu, ir plūcis skujas, ir taisījis bantītes un centies, lai prieks būtu ne tikai citiem, bet arī sev un pašam. Un lai visiem kopā mums būtu silti un labi. Man tiešām ļoti liels prieks par to visu ir. Šogad izvērtēt tiešām bija grūti. Mums bija ļoti daudz pieteikumu. Gandrīz 100 cilvēki bija zvanījuši un pieteikuši ne tikai savas mājas, bet savus draugus, kaimiņus. Viņi iet pa ielu, viņam kaut kas patīk. Un viņi, jā, vajag to cilvēku un tur vajag to. Te ir tas, ko mēs atzinām, teiksim, šogad par labāko. Mēģinām iekļaut arī jaunas mājas, jaunus cilvēkus, varbūt, ko mēs kādreiz agrāk neesam pamanījuši. Varbūt kāds no jauniem ir kaut ko sācis veidot. Skaisti. Un es drošu sirdi varu teikt, ka decembris mums Krāslavā ir pats skaistākais mēnesis. Un kad šogad decembris būs arī tikpat skaists un vēl skaistāks. Laimīgi jums visiem jauno gadu! Mēs dzīvojam zaļi, kā maziņi vaļi un aizpilda tālu no krasta.
Yeah.